Un tādu podnieku bija simtiem, un viņa uzvārdi varbūt plašai publikai nekad netika cilāti. Jā, šodien tād mēģināsim šo kļūdu varbūt labot. Bet ievadā gribu mazliet jūs iepazīstināt ar dažiem vēsturiskiem faktiem par Krāslavu un podniecības vai ķeramikas attīstību vispār mūsu miestā Krāslavas. Krāslavas kronikā minēts, ka 1681. gadā Krāslava jau bija koka katoļu baznīca, 46 mājas, strādāja amatnieki, Ādmini, Saldējs, Namdaris, Kalējs, 7 šuvēji un 3 podnieki. Bet 1729. gadā Krāslavu nopērka Dinaburgas Tāras un Infantijas vaivoda Jānis Ludvigs Plāters, un drīz vien viņš pārcelās no Indricas uz Krāslavu un no Polijas un Vācijas aicina gan celtniekus, gan amatniekus, lai būvētu savu jaunu iegādātu īpašumā baznīcu, sev rezidenci, tirgus laukumu, rācinājumu un attīstīt amatus. Tagad Napoleona ordas akvareli mēs redzam jau 19. gadsimtā, kā izskatījās Krāslava, no Krāslavas Nacionālā muzeja akvarelis. Un tie Eiropas uzaicināti amatnieki 18. gadsimtā miestā ierīkoja Santa Damaska Katūnu, Vadmalas, paklāju aušanas darbnīcas. Šeit ražoja speļu kārtis, ieročus, juvelieru izstrādājumus, krāsnus potiņus un keramikas traukus. Protams, notika lieli gada tirgi, kur tad varēja to visu iegādāties un veda, protams, arī ekskursēt. Un 1904. gadā izdotajā pielikumā katalogam Krievijas impērijas porcelāns un fajans ir rakstīts, ka 18. gadsimtā Krāslavas miesta darbojas keramikas rūpnīca, kurā ražoja dažādus keramikas izstrādājumus. Un lūk, 2 priekšmeti no 18. gadsimta Krāslavas keramikas rūpnīcas ražoti vāza un eļas lampa. Paši Broela Plāteri grāfi nodeva Varšavas muzejam traukus varbūt vairāk, bet 1978. gada izdotā grāmatā Poļski fajans publicēti 2 priekšmeti, vāze un eļas lampa. Pagaidām oriģināls Varšavas un Polijas muzejus mēs neatradām, bet noteikti, ja viņi publicēti, tad viņi kaut kur ir. Ja. Tā kā rūpnīcas izstrādāja tādu plašu pielietojumu tauta neieguva droši vien arī savas cenas dēļ, un drīz vien viņa tika slēgta, bet tāds fakts mums ir. Ja. Bet 20. gadsimta sākumā jau podniecība Krāslava attīstījās Krāslavas Daugavas kreisajā krastā Priedaini. Ja, tagad mēs redzam piestatni, frāmi pie tieši Priedainas krasta. Ja. Agrāk Priedaini sauca par Engelburgu, tā pristeņu, un tagad tā ir Krāslavas pilsētas daļā Daugavas kreisajā krastā un veidojasies kā amatnieku un vasarnīcu ciems. 1925. gadā pristaņai piešķirts bieži apdzīvota vieta ciemata status, bet 31. gadā pristaņa pārdevata par Priedaini. Un neiedziļināšos dažādos administratīvos dalījumos, tur ļoti sarežģīti, bet 1962. gadā Priedaini pievienoja administratīvi pilsētē, un tā ir pilsētas daļa, kuru sadala tātad Daugava. Ja, bet līdz 1992. gadam nebija tilta, tātad bija vai nu prāmis, vai nu tad vajadzēja pārvietoties ar laivam, vai nu starpsezona bija tāds, Priedaini bija izolēta, varētu teikt tā.
Un ceļvedi pa dzimto zemi, izdotāja 1937. gada, mēs lasām, ka Daugavas pretējā krasta Kraslava mūs pārvadas ar prāni. Šeit ir vasarnīcu rajons Priedēne. Tas ir pazīstams arī ar slaveniem podniekiem, kuru oriģinālus izstrādājumus pazīst visa republikā. Tā par Priedēnes podniekiem. Un jāsaka, tas 38. gada Priedēne bija 242 iedzīvotāji un 150 vasaras viesu, 40 vasarnīcas. Tāpat arī padomu laikā tas palika arī tāds vasarnīču rajons. 1985. gada, kad Krāslavas vēstures un mākslas muzejs devas ekspedīciju uz Priedēni, tur bija 102 mājas un dzīvoja 280 cilvēki. Bet vasarā cilvēku skaits, iedzīvotāju skaits divkāršojas, jo gandrīz katra māja bija kāda istaba, kuru izīrēja atputniekiem, vasarniekiem. Tas bija arī Priedēnes iedzīvotāju tāds biznes neliels. Podniecības amata noslēpumi tāpat arī kā citur, arī, protams, no paudzes paudze. Un ar podniecību Priedēne nodarbojas vairākas ģimenes. Un, protams, ka visa ģimene tika iesaistīta tajā procesā. Un katram meistaram bija arī savs rokraksts, kaut kā visi viņi veidoja saimniecības traukus. Ja? Bet viņi, protams, arī saglabāja formas, kas bija jau nostiprinājušies tautas sadzīves tradīcijas. Tie ir Čiževski, vairākas ģimenes, kuri savā starpā pat nebija radi. Vienkārši Čiževsku uzvārds ir ļoti populārs Kaplavas pagastā. Viņi vairāk nodarbojas ar saimniecības trauku veidošanu, tāda Gaļkeviču ģimene arī ar saimniecības traukiem, bet veidoja vēl svilpalniekus, dzīvnieku figūriņas, un Navajenkovu ģimene veidoja tādus smalkākus jau traukus. Netālu no Priedēnes Gaļkeviču sāģa, tur arī vairākas ģimenes nodarbojas ar podniecību, Žuravski, Dunski, arī Čiževski, un pavisam netālu arī Vārnevičos, tur bija liela ķiegeļu rūpnīca, tā kā malu vietoja jau ļoti, ja. Un tā kā galvenokārt viņi darināja saimniecības traukus, tad iedzīvotāji no krievu valoda viņus sauca par pasudņiki. Un tā kā zemes gabali bija ļoti nelieli, ja, tas ir tāds ciemats, kur māja pie mājas stāv, tad amatniecības darbs visiem iedzīvotājiem Priedēne bija galvenais ienākuma avots, un tā skaitā arī podniecībā. Un viņi ar to nodarbojas visu gadu, un, protams, ka tie trauki bija domāti vairāk zemnieku saimniecībās. Priedēnes podnieki mālu traukiem ieguva Daugavas pretējā krastā, labajā krastā, tad vajadzēja vēl pārcelties pāri upi. Ja? Mums ir Daugavas krastā tāda vieta Zabora, no poļu valodas laikam ņemt kaut ko, ne tikai malu, bet arī akmeņus ļoti aktīvi tur celtniecības vajadzībām arī izmantoja. Un šo darbu veica parasti rudenī, tāpēc, kā Daugavā augusta beigas ūdens līmenis kritas, un tad ar zirgu pajūgu varēja gar Daugavas krastu aizbraukt līdz tai Zaborai. Tagad ir Daugavas krasti ļoti aizauguši ar kārkliem, ar krūmiem, tad viņi bija tīri, tas dažādi iemesli, ūdens līmenis augstāks, kad pavasara pālos dzina ledu, tad arī ledus tīrie, un, protams, arī liels ganāmpulks. Un iedzīvotājiem Augusta iela, kur tā Zaborā arī atrodas, ja, tā bija vienīgā ganības vieta, kur vispār varēja lopus ganāt. Ja. Un tā, te mūsu Priedēnes podnieki Gaļkeviču Čiževskis lok malu Zaboras, tad ar zirgu dodas atpakaļ pie prāmja piestātni un pārcelās pāri upei. Ja. Un mūsu pēdējais Priedēnes podnieks Antons Čiževskis ar savu ģimeni
Mums, kad mēs gājām ekspedīcijā 85. gadā, palika atmiņas, gan arī Priedenes iedzīvotājs novada pētnieks Viktors Kalniņš arī pierakstīja atmiņas no Antona un Vikentija Čiževskiem. Un es arī balstījos uz tām atmiņām, veidojot savu referātu. Ja. Pēc Antona Čiževska atmiņām kad atveda mālu, tad speciāli izraktēja bedri, viņu raudzēja. Un viņš apgalvo, ka tāda bedra viņu projām vēl dažā gala ir. Ja. Tad to smīcīja, atlasīja kaut kādus tur piemaisījumus, bet jāsaka, ka Daugava māls ir ļoti kvalitatīvs un tur daudz ko nevajadzēja atlasīt. Ja. Un tad virpojām tāpat mājās, vai sensos, vai ārā, kad vasarā. Un dažādi tas laiks, kad varēja izvirpot podu, protams, atkarīgs bija no poda, bet tādu krūzi līdz 5-6 minūšu laika. Tā viņš apkalpo. Un daži trauki tika dekorēti ar baltu mālu anglobu, kuru tāpat ņem arī Daugavas krasta pie Adarnavas. Tad žāvēja savu produkciju kādas 3-4 dienas mājas, tad iznesa šķūni vai kūdi, nekādu speciālu māju nebija. Un atkarībā no poda izmēra viena partija varēja būt no 300 līdz 500 gabalu. Un tādu daudzumu varēja savirpot, visa ģimenē piedalījās, kaut kur 2 mēnešu laikā. Atgadījums tāds viens kurjos par podu žāvēšanu. Darza iela 42, turpat netālu, kur arī dzīvoja mūsu podnieki, dzīvoja skolotājs, novadpētnieks, kolekcionārs un arī pirmā muzeja dibinātājs Adolfs Pildigovičs. Viņam bija pieredināta pulce. Un viņa naktī mīdinājās, un pa dienu viņa gulēja viņam zem nojumes, viņa māja. Un vienu reizi tā pulce kaut kā sajauc adreses, ja? Un nokļuva zem kaimiņa nojumes, kur bija salikti tad žāvēšanai podi. Un, kad no rīta ieraudzīja meistars nelūgtu viešņu, protams, ka viņš tas uzbudinājumu paņēma pagali, saka, dzenā to pulci, sadauzīja vēl vairāk podu. Un to zaudējumus, protams, nevarēja kompensēt nec atvainošanas, nec piedāvātā naudas kompensācija. Tālūk. Un tālāk, tad vēl viens tāds darbietilpīgs process bija, protams, arī podu vapēšana. Tāpat, kā citur Latgalē izmantoja sauso vāpes pulveri. Un dedzināja arī tāpat svinu, veidoja pulveri. Un pie Adanovas Daugavas krastā ņēma arī kvarca smiltis. Adams Čiževskis sauca mūs par stikla smiltīm, un tad sajaucot 10 daļas kvarca smilšu ar 12 daļām svina pulveri, to smala roku zirnavs. Tad bija tāda plāna kārtiņa, glazūras. Tad varēja cieti šļompu, lai to sauso glazūru pielikināt pie trauka, un pirms ievietot krasnī noputrināja ar vāpi. Un dabūja arī dažādas krāsas, atkarībā no glazūru sastāvā, proporcijām un apdedzināšanas procesa arī. Un tad sekoja arī apdedzināšanas process. Antona Čiževska krāsnītes tilpums bija līdz 4000 litri. Vladislava Čiževska apdedzināšanas ceklis atradās dārzā galā. Te mēs viņu redzam. Te Vladislavs ar savu sievu pie mājas, te viņam pie pirtiņas ir tāds apdedzināšanas namiņš, var teikt, kur tad bija izvietota tā krāsnes. Nākamā pats Vladislavs Čiževskis un Pārsēdeva. Tātad iekšā atradās, tajā šķūnītī atradās apdedzināšanas krāsnes, kurtuve atradās no austrumu puses 2-3 metri dziļa bedre,
kur bija jākāp pakāpne, bet virs kurtuves atradās 4-stūraina no ķēvīļiem izlikta tilpne, kur apdedzināmie trauki tika salikti viens uz otru, izmantojot pa starpam apdedzināmas flīzes. Apdedzināšana ilga 12-13 stundas un vairāk, un tā kā tās process arī bija diezgan neregulārējams un nevienmērīgas liesmas dēļ, tad veidojas arī daudz brāķa. Bet spriežot pēc tā, ka 85. gada mēs atradām brāķi arī Priedainē, un tātad viņus tomēr nesita, bet izmantoja vai nu pašiem savā saimniecību, vai nu atdavināja arī saviem kaimiņiem. Un blakus paliknis trauku apdedzināšanai mūsu krājiem ir neliels, un arī bija lielāki. Tad gatavu produkciju veido pārdot uz Krāslavu, kā bija populāri vest uz pētējo krastu. Krāslavu apkārtni Goroka izvalda Inde, tātad atkal vajadzēja pārvietoties ar krāmi. Bet starpsezona vispār, ja nebija laika, ja tad Priedainas podnieki pārdeva pa lēto naudu pārpircējiem. Parasti tirgu pa 20-50 centīmiem gabalā vai dažus lielākus podus varēja pārdot par vienu lātu. Pēc Otrā pasaules karā podniecību Priedainē vairs regulāri nenodarbojas, un kādu laiku, vēl 50. gados, augusta ielas beigās, darbojas ķermenikas ārtelis, kur arī strādā Priedaines podnieki, bet pakāpeniski ražošana saruka līdz kaut kur 60. gadu sākumā vai 50. beigās, tā pilnībā izbeidzās. Ja? Vladislava Čiževska ķermenikas apdedzināšanas krāsni Priedainē iedzīvotāji tālāk izmantāja kā dabas kutinātāju, bet Vikentie Čiževska māju un ķermenikas krāsni nojauca būvēt jaunu ceļu līdz tiltam pār Daugavu 80. gadu beigas. Un lielākā daļa mūsu muzeja krājuma kolekcijas ir tieši priekšmeti no Priedaines, un lielākā daļa ir arī apskatami mūsu ekspozīcijas, atklātajā krājumā un daļa mūsu keramikas kolekcijas. Visvairāk un vispopulārākajā forma bija, protams, piena podi Priedaines. Keramikiem te varēja būt ar glazuru tikai iekšpusē, vai ar Angovas josliņu plecu daļa, vai ar glazuru iekšā un līdz plecu daļai. Tātad ķērnes, nākamā ļoti populāra forma slojņiki, lieli podi, un tad mazāki, es viņus nosaucu par ievarījumu podiem, varbūt daži nav Priedaines podnieku darinām, bet visi ir ievārti Priedainē. Un tad krūzes, lejam krūzes un dzeram krūzes. Un nākamais bļodas. Vikentie Čiževska tā liela un ar viļņotām mālām, un Josipa Čiževska maza bļodiņa. Tātad varonīga tīpa pods. Ļakas dažādas, un no dekoratīviem traukiem mums ir Priedaines ķermeniku veikums 2. Kreisē pusē svečturis, 100% nevaru apgalvot kā Priedainē, bet varu pieļaut. Ja tas svečturis atrast mūsu Svētā Ludviga Romas katoļu baznīca, kriptā, mēs zinām, ka Priedaines amatnieki veidoja un amdari rāmjus logiem, tad kāpēc, ka podnieki nevarēja izvirkot, droši vien, ka viņi arī autori. Ja? Un blakus Josipa Novajenkova vāze, vienīgais priekšmets, kurš ir gan parakstīts, gan datēts. Tāds ar reliefā ziediem, ar ornamentu, un rakstīts ne tikai gads, bet arī diena un mēnesis, 1949. gads, 17. decembris,
NII, Josifs Navajankovs. Tā. Nu, un vēl krājumā Priedēnē mēs arī atradām tādus podī ar vēžu tāsi. Visi, kuri glābājas mūsu muzeja, ir ar plēsām. Tātad ar vēžu tāsi viņus jau pārklāja jau tie lietotāji podu. Bet šo te procesu visu tagad mums atjauno arī mūsu Krāslās keramikas Valdis Pāvliņš. Viņš šodien arī ir, un viņš man arī izstāstīja to visu procesu. Lūk, Valda Pāvliņa veidi podi dekorēti ar vēžas dāsi. Tad es atļaušos arī pārstāstīt to, ko man Valdis stāstīja. Bērnībā Valda vecmammai sasita podu. Un viņa lika viņam iet uz mežu, pastāstīja, kā vajag noplest bēržu tās sloksnītes, tītļiņu skamolā, un tad viņš atnesa tos mājas, viņa paņēma rūpīgi, tā kā mēs tagad redzam, aptina apkārt podam un turēja virs tvaikiem. Un bēržu tās cieši pielika pie poda, tad ielēja pienu un raudzēja kaut kur nedēļu. Tur tas kozeīns izdalies un kaut kādas bakterijas, kā līme. Tad izlēja staru pušu pienu un izmazgāja trauku un tālāk varēja lietot. Un viņš nelaida jau cauri vitrumu. Tā, kā podnieki varēja izmantot bēržu tāsi, pārvadājot, piemēram, lai viens pret otru podi nesitās. Un, kā mēs burbuļpļēju tagad izmantojam. Un vēl, ja ir vesels trauks un ir aptīts ar bēržu tāsi, tad droši vien, ka gribēja paaugstināt dzēsēšanas spējas. Varbūt vēl ir kaut kādi varianti. Ja? Un vēl tā kā mūsu krājumā ir vēl daži priekšmeti, kuri varbūt retāk sastopami muzeja krājumos, tad es atļaušos arī parādīt tos. Pesach podi, es domāju, mēs ar Valdi un Oltu spriedam pirms braukt uz Rezekni, kas varētu būt autors, nospiedam kā Ādams Kapostīņš, jo viens pods ir muzeja krājumā un otrs mūsu struktūra vienības Antrupenes lauku sēta, bet viņi ir līdzīgi, vienkārši fotografēšanas laikā mums bija dažādas apgaismojums, tāpēc, viņam ir tie 3 burti idišā Pesach, vasaras svētki, ebrejiem, ivritā. Vasaras svētki, kad visi ebreji svin atbrīvošanu no Eģiptes verdzības. Šogad, man liekas, visi tie svētki, gan kristiešiem, gan ebrejiem sakrita, dažreiz viņi sakrita ar lieldienām mūsu. Un tad arī raksturīgi zaļš ar dzeltenu plankumi, rokturis, Antrupenes lauku sētai zudis, rokturis, bet, tādi interesanti trauki. Vēl arī veidoja taču traukus arī vecticimniekiem, tie ar roku mazgāšana ar 2 sniegīšiem. Ja? Bet mūsu blakus biedrība Patrijā kolekcija tāds ir metāli. Un tad mums ir tāds interesants pods, kurš, nezinu, kādam vajadzībām ir uztaisīts pods ar atverēm. Tādas ventilācijas atveres. Atrada viņu neviendaudzīgi krāslīvieši izgastuvē, vēl 90. gados, kad tā izgastuve bija mūsu novadā, un atnesa uz muzeju. Viņš ir diezgan liels, tāds pamatīgs pods. Varbūt kaut kādām produktam, kuram vajadzēja tādu labu ventilāciju, lai peles, arī pasargāt no pelēm, varbūt bija arī vāks kādreiz. Tāds arī, varbūt kādam ir kaut kas līdzīgs krājumā. Tātad, paldies, kāds man stāstījums par mūsu Priedēnas podniecību.